Jau 17 gadus Latvijā tiek rīkota būvniecības nozares profesionālo organizāciju skate Gada labākā būve Latvijā. Finālā, kas notika Rīgas Tehniskajā universitātē, būvniecības dienu ietveros iekļuva labākie no labākajiem. Mēs esam iedibinājuši jaunu tradīciju – būvniecības dienu. Šajā būvniecības dienā mēs noslēdzam skati Gada labākā būve, un šodien mēs pierādījām, ka šis formāts ļoti labi strādā, ka šī trešā kārta ar pretendentu prezentācijām, ar žūrijas profesionāliem jautājumiem un vērtējumiem ir ļoti būtisks. Ir ļoti būtisks mūsu pašu būvniecības nozarē strādājošie. Būvnieki ir sen jau pelnījuši, ka mūsu pašu nozares speciālisti nopietni viņu darbu vērtē. Nominācijā Rekonstrukcija atzinību saņēma Ikšķeles novada veselības un sociālo lietu ēka. Ļoti labi, ka tāda konkursa notiek, kad arī var parādīt šos darbus plašākai auditorijai un it sevišķi, ja šiem te arī būvniekiem ir ļoti svarīgi arī pateikt sabiedrībai, ja kā viņi būvē un kāda arī jauni skaisti objekti rodās. Un šī te nominācija Gada labākā rekonstrukcija mēs ieguvām 4. vietu, ja, un jāsaka, ka šeit piedalījās ļoti, bija iesnieguši ļoti daudz šie te pretendenti, un arī šī te žūrija mūs atstāja, ja, tādā finālā. Un šie te 3, kas ir pirms mums, tie ir ļoti apjomīgi projekti, ja, kā Gaļezera, ja, šī te pārbūve miljoniem, gan arī viena privāta klīnika. Tā kā mēs esam ļoti gandarīti, kad mūs ieraudzīja, jo mūs ieraudzīja arī 2012. gadā, kad arī šajā konkursā mēs ieguvām pirmo vietu, ja, arī par rekonstrukciju, kur bija vēstures pieminekļa labākā rekonstrukcija, ja, Tīnūža Muižiņa. Vērienīgos ēkas renovācijas darbus Ikšķelē Daugavas prospektā 34 pašvaldība īstenoja no 2013. gada rudens līdz 2014. gada novembrim. Projekta realizācijas mērķis bija iegūt plašas un moderni aprīkotas telpas, tādējādi nodrošinot pašvaldības iedzīvotājiem kvalitatīvu sociālo un veselības pakalpojumu sniegšanu. 2 pamata organizācijas, kas šeit darbojās, un mēs esam tā kā domas struktūra. Tas ir sociālais dienas un veselības veicināšanas centrs. Un līdz ar to sociālais dienas pieņem visus apmeklētājus, kas ir viņu klienti, sniedz visu šīs te likumā noteikto atbalstu viņiem. Un veselības veicināšanas centrs atkal nodarbojās ar veselīga dzīvesveida popularizēšanu un dažādu nodarbību un pasākumu organizēšanu, kas sevi ietver gan vingrošanas grupas, senioriem un jauktām grupām, kā arī dažādu veidu galda spēles un organizē māmiņu klubu un arī nodarbojās ar dažādu semināru organizēšanu, lai popularizētu veselīgu dzīvesveidu. Šīs ēkas viens no lielākajiem plusiem ir tāds, ka viņa, kad tika jau projektēta un būvēta, visi jau tika paredzēt šie cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem. Tātad cilvēki ar ratiņu krāsnēm var brīvi iekļūt, nav apmalīts, viņi var nokļūt pie šiem speciālistiem, kā arī apmeklēt šos saviesīgos pasākumus, un, ja viņiem ir nepieciešams, apmeklēt arī šo higienas centru. Un līdz ar to telpas ir pielāgots tā, ka visi cilvēki, arī ar tiem funkcionāliem traucējumiem šeit var justies diezgan ērti. Būtiski, ka veselības un sociālo lietu pārvaldes ēka nav viens skaists nams, kas priecē acis, bet vieta, kur dienā pulcējas dažādu paudžu ikšķelieši. Mums aktīvi darbojās pensionāru biedrība, Saulgrieži un arī invalīdu biedrība. Viņi organizē šos savus cilvēkus, un mūsu telpas vienmēr viņiem ir atvērts, un viņi nodarbojas gan ar angļu valodu šo te apmācību senioriem, gan ar datoru prasmi apgūšanu, gan rokdarbnieču pulciņš viņiem šeit notiek, kā arī saviesīgu pasākumu svinēšanu kopā. Invalīdu biedrībai arī ir pieņemamie laiki, un arī viņi organizē šeit šos savus pasākumus. Māmiņu klubs apvieno jaunās māmiņas ar bērniņiem, un konsultēties ar māmiņām mēs arī organizējam dažādus lekciju ciklus un uzaicinām speciālistus, un arī šie pasākumi ir diezgan arī kupli arī apmeklēti. Protams, mēs arī gaidām jauniešus, mūsu telpās arī notiek jauniešu domas šīs sēdes, un daļa jaunieši nāk arī paspēlēt galda spēles, bet viena no visaktīvākajām sabiedrības daļām mums ir aktīvie pensionāri. Pašvaldība vienmēr domā par saviem novadniekiem, lai mūsu vide, lai viss Ikšķeles novads, Ikšķeles pilsēta būtu tā vieta, kad
viņi šeit paliktu, atpūstos, nevis kaut kur skrietu projām. Un šeit pašvaldība arī dara visu, lai to arī sasniegtu. Un, protams, gribu visiem novēlēt priecīgas, saulainas lieldienas. Un katram mums būs saulaina doma, saulains prāts un priecīgas sirds.